Kaucmiendas muiža, vāciski Kaucmiende. Kungu māja atrodas Bauskas novada Rundāles pagastā, Saulainas ciemā. Līdz Latvijas agrārai reformai 1920. gadā tā bija grāfu von Palēna dzimtas īpašumā. 1469. gadā Līvonijas ordeņa mestars muižas zemi izlēņoja Adriasam Ksaveram. 527. gadā Tomasam Benikenam. 1780. gadā Kurzemes hercogistes arhitekts Severins Jensens šeit uzcēla muižas pili ģenerālim Pēterim von der Pālenam. 1912. gadā muižas ēkas savienoja puslokā, un tā palika par Latvijas arhitektūras šedevru. Pirmās Latvijas laikā Kaucmiendas maiturības skola. Latvijā pat mēdza saukt jaunās sievietes par kaucmindietēm, jeb ļoti čaklām maisaimniecēm. 1944. gadā pārveidota par Saulainas lauksaimniecības tehnikumu, vēlāk par Saulainas sovhos tehnikumu. Es esmu bijis vairākas reizes iekšā, kur vēl joprojām palika daudz grāmatu un citas liecības no kādreizēja tehnikuma. Privatizācijas laikos pils mainīja vairākas rokas, kad Roberts Ligers bija apņēmības pilns sakārtot Kaucmiendas muižu. Un 2017. gadā pavasarī žurnālistiem pats solīja, ka drīzumā tiks atjaunota nama fasāde un jumts, bet pēc dažiem gadiem pilī tiks izveidots rehabilitācijas centrs, un te sākās baigā rosība. Bet 2019. gadā būvprojektā netika ievēroti atbilstoši drošības pasākumi, un gāja bojā nelegāli nodarbināts celtnieks. Objektā noteica būvniecības liegumu un sāka kriminālu procesu. Tā arī tā palika stāvēt un turpināt sadrukt, aptīta ar būvklēvi. 2024. gadā muižu iegādājas Aiva Dreimene Ozolzīle, un var cerēt, ka muižai tagad būs jaunā dzīve.